Nav sliktie vai pareizie vai nepareizie virzieni, jā, kaut kādām lietām vienkārši katrs kaut ko dod un kaut ko ņem. Strādā tas, kam tu tici. Jā, kā man te šodien ar viens cilvēks prasīja, klausies, man te piedāvā pa velti, kā tu domā, vai tas pa velti tak vajag ņemt vai ne? Ja tev kaut ko piedāvā, es saku, nekas jau dzīvē nekad nav pa velti. Ja pa velti tur, piemēram, tev piedāvā naudu un tev nav pretī jādod naudu, bet tev būs kaut kas cits jādod pretī vienmēr dzīvē. Katra izvēle mums kaut ko maksās dzīvē. Un vienalga, ko mēs izvēlēsimies, būs kaut kāds rezultāts un būs kaut kāds, lai saka, pienesums un zaudējums vienlaicīgi. Ja? Jo, iedomājies, ja būtu izvēle, kurā tu tikai vinnē vienmēr, ja? Tad tāda dzīve, tad pazūd loģika, pazūd tas līdzsvaru mehānisms. Jo mums ir kaut ko paņemot, mums kaut kas ir jāatstāj vienmēr. Un tā mēs visu laiku dzīvē, mēs vienkārši izvēlamies, ko mēs vairojam savā dzīvē un no kā mēs atbrīvojamies katru reizi. Tādā veidā. Tāpēc galvenais ir saprast savas izvēles, izprast to, ko tu esi izvēlējies un virzienu, kurā tu dodies pa dzīvi.